Es domāju, ka Japāna ir ļoti cieši saistīta ar saksofonu mūziku, jo viena no izcilākajām pasaules saksofonu ražotāju firmām tā ir Yamaha, Japāņu mūzikas instrumentu firma. Mūziķis, kas viesosies Latvijā, Nobuja Sagawa, ir Yamahas pārstāvis. Tas, ka Yamaha deliģē šo mūziķi daudz vietu pasaulē spēlēt mūziku, spēlēt tieši šo Yamahas saksofonu, tas nozīmē, ka viņš ir tiešām augstas klases mūziķis. Un es varu teikt, ka nepārspīlējot beidzamo gadu laikā pie mums nav viesojies tāda ranga pasaules klases akadēmiskā saksofona mūzikas pārstāvis, kāds ir Nobuja Sagawa. Es domāju, ka tā ir ļoti liela balva visiem mūzikas mīļotājiem un arī varbūt tiem cilvēkiem, kas ir mazāk saistīti ar saksofonu, apmeklēt šo koncertu. Rīgas saksofona kvartets spēlēs kopā ar Nobuja Sagawu Riharda Dubras saksofona kvintetu Vigīliju. Varbūt tas ir tāds nopietniekais skaņdarbs šajā programmā, jo pārējā programma ir tāda ļoti demokrātiska un ļoti vasarīga, varētu teikt. Mēs ar kvartetu un kopā ar Hertu Hansenu vēl atskaņosim Jū no Gao, varētu teikt, tādu aranžējumu Vivaldi gadlaikiem, un mēs esam izvēlējušies divas tādas daļas, tas ir vasara un rudens. Savukārt koncertu otro daļu spēlēs Nobuja Sagawa, un šeit tas repertuārs ir, varētu teikt, ļoti interesants. Ir gan japāņu mūzika, Tokaši Yasumatsu Pūkainā putna sonāta, kas ir tiešām tāda ļoti labi klausām un ļoti interesanta mūzika. Būs arī tādas improvizācijas par japāņu tautas dziesmu tēmām, un varbūt tāds ļoti zināms skaņdarbs, tas ir Mio svīta Skaramuša, kas laikam ļoti daudziem ir pazīstams, varbūt vairāk kā skaņdarbs divām klavierēm, bet tā ir tāda brazīļu mūzika, varētu teikt par deju mūziku, dziesmas, tā kā tas koncerts ir ļoti demokrātisks, un es domāju, ka klausītājiem tā būs ļoti liela bauda klausīties pirmkārt jau šo jauko mūziku un šo lielisko mūziķi. Thank you.